ģenitīvs ar daudz un maz. Patiesībā es šeit gribēju runāt arī par locīšanu. Pašu ir pasu, ja runa ir par pasēm, bet elites ir elišu. Es aprīļa Rīgas laikā laboju tekstu Ījaba uzbraucienu Eiropas sabiedrībai. Un tur bija tāds garš teikums, ka Eiropas politiskās elites, ja, tātad suverēno nāciju valstu elišu konglomerāts. Nav elitu. Ulda ir ulža. Ulža, ja būtu daudzi uldi. Ulds Bērziņš uzsver, ka viņš negrib būt ulda ģenitīvā. Kaut gan pārējie, mans priekšnieks Ulds Tīrons ir ulda un visi pārējie uldi, bet Ulds Bērziņš uzskat nekādam tur izskaistinājumam nav vietas, Ulža Bērziņa dzējuļu krājums. Bet dzēnieks var pateikt, un liels dzēnieks, viņš var to Rīgas laikam, vismaz tā viņš ir paziņojis, un mēs respektējam. Bija intervija ar viņu pirms dažiem numuriem, un bija Ulža Bērziņa. Kā ir datu bāze? Bāzu. Tur tā skaistums vajadzīgs. Es domāju, ka nepārprotamības dēļ arī tas pašu ir pasu. Mātu? Mums bija tieši kaut kā direktīva māšu piena. Jā. Un piegāžu nodrošinājums. Piegādāšana. Nu, tikai par līdzskaņu mīju. To ģenitīvu es gribēju jums atgādināt. Bāze? Nē, gāzi, piemēram, vai nu kaut kāda dabas gāzi, tad vai nebija gāzu, un lietus gāzi, tad ir gāžu. Ne? Arī sašķirots ir. Jā. Dabas gāžu gan būtu slikti. Jā, dabas gāzu ir ok. Un lietus gāzes, ja biežas ir, tad ir lietus gāžu periods, ja? Jā. Nē, pavisam labi. Ļoti labi sašķīruši. Dabas gāze, tas vispār nav viens kāds, man liekas. Nē, ir runa par to, ka būs jau vēl dažādas. Vēl jau, gan jau ne tikai dabas gāze, gan jau būs vēl dažādas. Cita veida gāzes, Kā saules.